tūlītās pēc vēlēšanām norisinās sarunas par to, kādās komitejās, kādās delegācijās mēs strādāsim. Mums savā ziņā no Latvijas ir paveicies, jo mēs esam Eiropas Tautas partijas frakcijā, un Latvija šeit pārstāv veselu delegāciju 4 cilvēki, kas dod, lai arī mēs esam maza valsts, bet tas dod mums zināmas priekšrocības, piemēram, salīdzinot sevi ar tādām valstīm kā Dānija, kas ir lielākas, bet kurām šajā frakcijā ir mazāk cilvēku. Līdz ar to mēs ļoti ceram iegūt arī virkni komiteju vai darboties virknē komiteju, kas būs nozīmīgas. Man personīgi patreiz interesē 2 komitejas Eiropas parlamentā. Viena komiteja ir saistīta ar starptautisko tirdzniecību, un šī komiteja būs atbildīga par tirdzniecības līgumu slēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, kas lielā mērā ietekmēs gan Eiropas Savienības globālo statusu, gan arī atsevišķas lietas mūsu valstī. Un otra komiteja man saistās lielā mērā ar cilvēktiesībām, ar privāto publisko sfēru, internettiesībām un kiberdrošību. Un ar tām lietām es esmu nodarbojies arī aizsardzības ministrijā, jo mēs esam aizsākuši tieši šo kiberzemesardzi un kiberdrošības jautājumu, risināšanu. Es ceru, ka mēs šeit spēsim arī palīdzēt gan Latvijas drošībai, gan aizsardzībai, gan arī Eiropai kopumā.